Un matemātiski mēs varam izskaitļot cilvēku uzvedību. Piemēram, Rimi un Maksima zina, kur jūs iztērēsiet naudu šo mēnesi, vai ne? Un Lidls arī zina, vai ne, par jums, un Stockmans. Banka zina, kur jūs brauksiet, ko jūs darīsiet. E-pasta pārvaldnieki arī zina aptuveni jūsu interešu loku. Tātad jūsu darba devējs arī daudz ko par jums zina. Ja? Tad mūsu uzvedība, arī valsts attiecības, viņš izstrādāja metodi, ka valsts ir iespējams izskaitļot pēc matemātisku metožu pamata. Var pārvērst mūsu dzīvi. Ir elektrība, nav elektrība, elektrība, nav elektrība. Datos var pārvērst mūsu dzīvi. Var? Datos var pārvērst. Emocijas var datos pārvērst. Patīk, nepatīk. Var, attiecīgi. Bija modē zaļā krāsa, patīk jums zaļā krāsa. Lilā krāsa šogad ir tagad rudenī, lilā krāsa. Rozā. TikTok. Interesi, ļoti labi, viss ir kārtībā. Tātad Pufendorfs pirms noteikti laika ļoti sen jau pateica, ka var to izdarīt. Tātad, un nākošais Hugo Grocijs tiek uzskatīts par starptautisko tiesību pamatlicēju, jo tātad viņš uzrakstīs savu darbu par karu un miera tiesībām. Viņš tieši parāda šos nosacījumus, kas ir konvencionālais karš, attiecīgi, tad, kad puses piesaka karu, attiecīgi, un kāpēc vajadzīgs miers, lai gatavoties attiecīgi nākošam karam, nākošam uzbrukumam. Tātad bija ļoti talantīgs cilvēks, un viņš skaidro to arī kā vienošanās, kā valsts, kā līgums. Tad nākošais ir tātad Hugo Thomas Hobbes. Un viņa galvenās idejas tiesība avots cilvēka daba, pastāv dievišķās tiesības un cilvēku tiesības, privāta īpašuma institūts raksturo pašu cilvēku dabu, līgums cilvēku starpā īpašuma tiesība nodrošināšanai. Horizontālais līgums, tātad horizontālais vienādi cilvēki, vienādi bruņoti kauboji var noslēgt līgumu par attiecīgi